ar to ir jālepojas, ka tu vēlies tik pie ģimenes un tu dari visu, lai būtu bērniņš. Varbūt Edgars tev var pateikt visu labi, bet ne jau piestāv teikt, jūs vēl jauni, viss būs labi, jums noteikti izdosies, tad, kad tev ir tā sajūta, bet man neizdodas jau 4 gadus, un man tas ir ļoti sāpīgi, un es baidos, un man ir tiešām ļoti bail par to, kāds būs. Un tu jau pieņem to scenāriju, kā būs, ja nebūs. Tu centies tā kā pieņemt, būs arī tad forši, bet tā kā kaut kur tas iekšā ļoti sāp. Jā, jums izdevās tādā, nevar teikt, dabīgā ceļā, jo vajadzīja kaut kāda palīdzība tikt pie tā bērniņa. Grūdieniņš. Tas jau nebija tāds tehnisks, tas bija vairāk tāds emocionāls pasākums. Hormonālā terapija. Hormonālā terapija, jā, tas PCOS sindroms, un tad viņu tā kā vajadzēja tur bišķi sakārtot visu, lai vajadzēja šo te atbalstu medicīnisko, un, manuprāt, no tā nav jākaunās. Ar to ir jālepojas, ka tu vēlies tik pie ģimenes, un tu dari visu, lai būtu bērniņi. Ģimene jau arī ir no 2 cilvēku, protams, bet mūsu sapnis bija